Eiropas sociālā fonda projekta cilvēku resursi un nodarbinātība aktivitātes speciālistu piesaista plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem ietvaros Līvānu novada pašvaldība ir piesaistījusi 2 speciālistus – būvinženieri uz pilnu slodzi un juriskonsulti uz pusslodzi. Nepieciešamība pēc šiem speciālistiem radusies, jo pēdējos gados būtiski pieaudzis pašvaldībā realizēto projektu skaits. Ja 2008. gadā šādu pāraugāmo objektu skaits projekta ietvaros bija 5, tad 2010. gadā šis skaits jau pieauga līdz 20. Un, kā arī juriskonsultām būtiski pieauga iepirkuma procedūru skaits, kā arī izskatāmo un sagatavoto līgumu apjoms. Līdz ar novada paplašināšanos pieauga gan kopējais iedzīvotāju skaits un novada teritorija, gan sniegto pakalpojumu apjoms. Pat labāk pašvaldībā tiek realizēti 24 projekti, vienlaicīgi norisinās darbs pie jaunu projektu izstrādes. Ainārs Skromāns pat labāk pašvaldībā veids būvinženiera pienākumus. Bija konkurss un es domāju, ka jāpamēģina kaut kas cits. Laiciņi strādāja iepriekš. Par asētām vienkārši, un tad, domāju, kaut ko jaunu gribās. Darba iespējas Līvānu novada pašvaldībā viņu ieinteresējušas tāpēc, ka tas ir viens no novadiem, kur ļoti aktīvi norit būvniecība. Savukārt Karīna Borisova veic juriskonsulta pienākumus un atzīst, ka darba pašvaldībā ir daudz, jo paralēli tiek realizēts liels skaits projektu. Pienākumos ietilpst iepirkuma procedūra organizēšana un visas dokumentācijas sastādīšana, tehniskās dokumentācijas saskaņošana ar pasūtītāju, ar pārējiem speciālistiem. Bet šis projekta specifiskais mērķis ir uz 24 mēnešiem piesaistīt Līvānu novada pašvaldībai šos speciālistus kvalitatīvi normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai un kopējās administratīvās kapacitātes stiprināšanai. Projekta ietvaros paredzētas arī darbinieku apmācības. Vispār tā ir ļoti laba iespēja pilnveidot sevi un savu darbu, savas zināšanās, jo es atklāju priekš sevis arī daudz jaunumu un visādu nianšu, ko es līdz šim arī neesmu zinājusi un nebiju, iekšā šajās visās lietās. Projekts speciālistu piesaisti Līvānu novada pašvaldībā ilgs līdz 2012. gada nogalei. Projekta kopējās izmaksas ir 21 000 latu, ko pilnībā sedz Eiropas sociālais fonds. Lāsma Skļarska, Jolanta Šidlovska, Vidusdaugavas televīzija.